papildināt kampaņu ar jauniem reklāmas laukumiem vai aizstāt reklāmas laukums. Var šādi mēs atveram mediju plānu. Un, piemēram, mums receptes.lv portālā šī banera vietā būtu patiesībā jāizvēlas kaut kas pavisam cits. Kampaņas termiņi, protams, nemainās. Jāspiež šeit pievienot laukumu. Jā. Un mēs uzreiz jau esam receptes mediju kanālā un mums parādīs visus pieejamos laukumus, kas šeit ir. Tad mēs skatāmies, kas šeit ir pa izvēli. Mēs domājam, ka mēs vēlamies kaut ko pa nedēļas cenu. Varbūt mēs gribam otru ekrānu zemāk, pastīsimies kādas piedāvājumus. Tad piedāvājums ir, kas ir lētāks, varbūt tādu banerīšu sānu malta otrā pozīcija. Piemēram, izvēlamies šo un papildinām kampaņu. Tas, ko mēs redzam, ka blakus apakšā šeit zem šī paša mēdī parādās mūsu jaunā izvēlētā pozīcija. Atkal mēs tātad varam izvēlēties kaut kādus noteiktus datumus. Šai gadījumā jāpievērš uzmanību, ka tas ir pa nedēļām. Es drīzāk ieteiktu vienkārši plānot pa nedēļām visu termiņu. Un šo savukārt mēs gribam dzēst. Jā, mēs gribam dzēst un atstājam tikai šo te vienu. Tad atstājam to pašu mūsu gala piedāvājumu, saglabājam. Tad ir pamainīts cita pozīcija. Savukārt, ja mums nepieciešams mediju plānā pievienot pavisam citu mediju, tādā gadījumā mums jāspēj šī poga pievienot kanālu. Jā. Un atkal mēs varam šeit no meklēšanas rezultātiem izdzēst visu, kas te bija. Ielikt kaut ko citu. Piemēram, skatāmies šeit laukums, kas ir augšā. Tad arī pārdodās viss pa nedēļām. Izvēlamies un papildinām kampaņu. Tas noteikti būs tagad atkal pašā apakšā. Skatāmies, jā, City 204. Un atkal mēs plānojam pa nedēļām, vienu rotāciju, ieplānojam uz mēnesi, saglabājam. Tāds ir veids, kā var strādāt un papildināt kampaņu vai mainīt kaut kādus laukumus un operēt ar mediju plānu.